Madara Cosmetics, kosmētikas ražotājs, dabīga un organiska kosmētika. Tam ir diversificēts pārdošanas kanāla tīkls. Nu, vārds sakot, šis tāds kopumā ir manā īsajā skatījumā, īsajā vērtējumā, jeb vārdā jānosauc tiešām Latvijas investoru akciju mīlulis. Uzņēmums iestartēja biržā 2017. gadā, ka tas nemaz vēl nebija tā pārāk stilīgi iet ar IPO uz biržu. Tam tirgus kapitalizācija šobrīd ir ap 40 miljoniem eiro un apgrozījums nedēļā 10,5 tūkstoši eiro. Valuācija, jeb šis te PI rādītājs ir 24, kas ir diezgan augsts, man tā gribētos teikt. Dividendžu ienesīgums pēdējos 12 mēnešos ir 8,7%, bet no te jāņem vērā, ka šie rādītāji būtu jāpielāgo. Jā, tā dividende faktiski ir izmaksājusi, attiecīgi faktiskais ienesījums tāds ir, bet nekādā gadījumā nevar pieņemt to, ka tas tāds vienmēr uz priekšu saglabāsies, skatoties pēc aktuālajiem finanšu rādītājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka uzņēmums pagājušajā gadā pārdeva aktīvus, no kuriem veidojās liela peļņa, un daļa no šīs peļņas tika izmaksāta šogad dividendēs.